Es esmu ļoti bieži dzirdējis arī šo frāzi no darba meklētājiem, kad visur prasa darba pieredzi, bet kā es darba pieredzi iegūšam, ja man nekur nepaņems, jo man jau nav darba pieredzes. Vai skan pazīstami, vai arī uztraucies par to, kā iegūt labu darba vietu pēc studiju beigām? Nolēmām izpētīt, kā var ieguldīt savā profesionālajā izaugsmē jau studiju laikā, maksimāli izmantojot sniegtās iespējas. Pirmkārt, tās ir, lai cik tas smieklīgi nebūtu, mūsdienā, kad cilvēki aizvien vairāk ir telefonos, mēs novērtējam komunikācijas prasmes. Mēs esam uzņēmums, kurš strādā ar klientiem. Līdz ar to komunikācijas prasmes tas ir viena no lietām, kas tev noteikti ir jābūt. Spēja izteikties, tātad noformulēt sakarīgus teikumus. Attiecīgi, ja tev kāds uzdod jautājumu, tad tu spēj arī uz viņu atbildēt. Neatstāj klientu karājamies kaut kur. Ja tu nezini atbildi, tad tu pasaki, ka tu viņu noskaidros. Svešvalodu zināšanas. Jo it kā šķiet, ka tā valoda ir mums visapkārt, filmas un mūzika, sociālie tīkli. Tomēr tā valodas prasmes ir nepietiekamas bieži vien. Un ja mēs skatāmies, teiksim, no mūsu atlases projektiem, kas ir orientēti tieši uz jauniešu auditoriju, vai tās ir sākotnējā līmeņa pozīcijas, vai tie ir biznesa pakalpojumu centri, tad faktiski ir tā, ka apmēram 50% puse no kandidātiem nekvalificējas tieši angļu valodas nepietiekama zināšana dēļ. Otra prasme, ko es gribētu akcentēt, ir tas, ko darba devēji sauc par motivāciju. Citreiz viņi to sauc par deksmi, ieinteresētību. Tāpat spēja arī sadarboties ar dažādu kultūru, dažādu nacionalitāšu, dažādu paudžu cilvēkiem, kas ir arī darba vidē. Mums šobrīd ir 3, pat 4. paudze vienā darba vietā. Ko arī darba devēji meklē, jauniešus ir darba kultūra. Ka tu esi par kaut ko atbildīgs, tu zini, par ko tu esi atbildīgs. Konkrēta lieta tev ir jāizdara, tev ir varbūt kolēģi vai projekta grupa ir uzticējusies. Un to tas ir jāizdara konkrētā laikā, konkrētā apjomā un konkrētā kvalitātē. Mums ir ļoti svarīgs komandas darbs. Un, attiecīgi, lai tu varētu strādāt komandā, tev ir jābūt kaut kādām minimālām komunikācijas prasmēm, lai tu varētu pateikt, hei, es tagad darbojos uz šo problēmu. Ja man, teiksim, ir kaut kāds jautājums par viņu, tad tu nebaidies vērsties pie saviem kolēģiem. Nesēdi viens pats 8 stundas dienā darot kaut ko maziņu, lai kaut ko izdarītu, kaut gan tu vari paprasīt 5 minūtes kolēģim, un tad tas aiziet daudz ātrāk. Mūsdienu pasaule strauji mainās, parādās un izzūd profesijas, ienāk jaunas tehnoloģijas, daudzas uzdevumus veiksmīgi pārņem mākslīgais intelekts. Mainīgā pasaule liek arī mums būt elastīgiem. 2016. gadā Pasaules ekonomikas fórums ir definējis top 10 pieprasītāko prasmju, kas būs nepieciešams tuvākajā nākotnē, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū kā darbiniekam vai darba devējam. Un šīs 10 prasmes tu noteikti vari attīstīt paralēli studijām. Spēja saprast cēloņu sakarības un izmantot tās sarežģītu jautājumu risināšanā. Spēja analizēt faktus un izdarīt secinājumus. Spēja pilnveidot procesus un meklēt risinājumus. Spēja noteikt mērķus, aizraut un motivēt darbam, sasniegt rezultātus. Spēja veidot pozitīvu sadarbības pieredzi ar citiem cilvēkiem. Prioritāšu un vērtību apzināšanās. Spēja iejusties otrā ādā, saprast citu vērtības un argumentus. Mērķtiecīga un apzināta komunikācijas veidošana. Spēja uzklausīt atšķirīgu viedokli un mainīt savējo. Un spēja saprast un vadīt savas emocijas, cieņpilna attieksme pret atšķirīgo. Ko var darīt no studijām brīvajā laikā? Kādas pastāv iespējas būt aktīvam? Dejošana, kori, tautas dejas, dažādas jauniešu organizācijas, gan politiskās, gan aizstāvniecības, gan arī starptautiskā līmeņa debašu klubi. Biznesa inkubators, kur var attīstīt savas biznesa idejas, design labs, parlaments un studentu pašpārvalde, radošie teātri pulciņi, dažādi interešu klubi. Organizing some parties. Even some TEDx events. Like we have a company like that we have own created that. Improvizācijas teātris, kuriem cilvēki var doties. Noteikti var atrast cilvēks, ar ko iet mācīties bibliotēkā. Es pati esmu daudz arī braukusi gan Comenius Erasmusā, kas sanāk, ka tu vēl mācies skolā, gan arī 3 Erasmusos, kad esmu studējusi. Man pēdējā praksa bija Francijā, un tur bija tiešām tā, ka iekļauties pavisam citā vidē, kur tev vispār nav valodas zināšanas, strādājot kompānijā, kurā angliski praktiski nerunā.
Un, attiecīgi, risināt HR problēmas tur, tas bija challenge. Es spēlēju Pūtēju orķestrī, un tad, man liekas, tas bija tāds ļoti vērtīgs laiks man pašai, jo es tur ieguvu ļoti daudz draugus un apceļoju Eiropu ar Pūtēju orķestri. Es brīvajā laikā aktīvi piedalos Avantas organizētajā Young Media House, kurā es kopā ar vēl 13 jauniešu komandu galvenokārt rīkojam dažādus pasākumus, veidojam atskats par pasākumiem, rakstam žurnālu izvēlēs, strādājot brīvajā laikā, un lai cik nogurdinoši tas varētu arī nebūt, tomēr tā atbildības sajūta un tas brīdis, kad tu esi sasniedzis mērķi, un es palīdzēju savai komandai sasniegt mērķi, tas man šķiet ļoti noderīgi, un es jūtos ļoti labi, kad man ir tāda labi izdarīta darba sajūta. Vidusskolā daudz piedalījos kā brīvprātīgā dažādu pasākumu rīkošanā un sāku arī darboties jauniešu organizācijā Avantis. Un pēc prakses sāku arī strādāt, un tagad esmu projektu vadītāja šeit jauniešu projektiem. Tā bija palīdzēšana, kad es biju mazāka vecāku biznesam, redzot, kāds ir tirdziņos, kāda ir naudas vērtība, kā viņi ir jāpelna. Mums vienmēr bija jāpelna nauda pašām ar māsām, un tad mēs devāmies uz tirdziņiem palīdzēt vecākiem. Stāvējām, pārdevām. Pie tēta, teiksim, mēs metām medu un palīdzējām tieši tādos smagākos darbos un fasējām visu. Tā kā tas ir bijis tāds interesants piedzīvojums. Tāpēc varbūt arī ir tā, ka darbs mani nebaida un es arī kaut kā esmu pieņēmusi, ka es varu darīt visu, ko dzīve tā man piespēlē. Man tas noteikti ir palīdzējis, ka esmu bijis brīvprātīgajā darbā, jo tas iedod gan tev pašam tādu citu skatījumu, ko tu noteikti intervijās piemini, un tas tevi izceļ kā personību, un tas ir tavs varbūt tava rozīnīte, kas nav kādam citam. Brīvprātīgo darbu var veikt praktiski jebkurā jomā. Palīgs meklēt dažādi festivāli un kultūras pasākumi. Palīgi un draugi ir nepieciešami dažādām cilvēku grupām, no bērniem līdz senioriem. Jaunieši pierāda sevi dažādās sabiedriskajās un politiskajās organizācijās, Latvijas vai starptautiskajā līmenī. Daļa jauniešu izvēlas darboties vides aizsardzības jomā vai arī aktīvi piedalīties sporta pasākumu organizēšanā. Ir iespējams doties arī brīvprātīgajā darbā uz ārzemēm. Viss sākās laikam ar studentu pašpārvaldi, kas arī ir sava veida brīvprātīgais darbs. Un pēc tam, darbojoties tur, man gribējās vēl vairāk. Un tad es izdomāju, ka es vēlos doties brīvprātīgajā darbā. Pati izdomāju iegooglēt brīvprātīgais darbs un atradu organizāciju, kas nodarbojas ar to un kuriem mājaslapā bija informācija. Uzrakstīju viņiem, pajautāju jautājumus, kas man interesē, un visu, lai man ir skaidrs, kā tas notiek. Un tad viņi man sāka sūtīt informāciju par projektiem. Iepatikās projekts, uzrakstīju CV, aizsūtīju pieteikumu vēstuli un aizbraucu savā brīvprātīgajā darbā. Bez brīvprātīgā darba tikpat labi tā var būt prakse, un pēc prakses jau ir iespēja iegūt reālu darbu, un arī jaunietim ir iespēja iegūt reālu darbu, jo viņš sevi apliecina. Un, tāpat arī no brīvprātīgā tu vari izaugt par darbinieku. Ar studiju praksi es vienkārši nokļuvu tajā darba vietā, kurā es ļoti vēlējos nokļūt. Man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši izvēloties prakses vietas, iet uz to pašu labāko vietu, kur tev liekas, ka tur man tiešām nespīd vai man nepaņems. Mēģināt uz to visu augstāko plauktu vienmēr vajag. Un sataisīt tādu sarakstiņu, kurš tad ir tas augstākais plaukts, kurā es gribētu strādāt vai iet praksi. Un, ja tur tajā pirmajā vietā nepaveicās, tad varbūt to nākošo, bet varbūt kas nav nemazāk arī slikta. Bet noteikti nevajag iet praksē, vienkārši, man vajag praksē, un es kaut kā aiziešu, un nezinu. Jo man bija tā, ka es pati gāju praksē tieši radiostacijā, un tur es iepazinos ar visiem cilvēkiem, kas man pēc tam tālāk dzīvē ļoti noderēja kontakts, pēc tam nokļuvu televīzijā, pateicoties tikai šai prakses pieredzēji, un pateicoties tiem cilvēkiem, ko es iepazinu tieši praksē. Un arī tā, ka praksa, man liekas, ir kā foršs veids, kā tu vari sev ļoti labi parādīt no vislabākās puses. Es domāju, ka to praksi nedrīkst nekad novērtēt pa zemu un nedrīkst to iespēju. Prakses iespēju nedrīkst laist tā vējā un pateikt, man tur kaut kā noteikti uz to un šturmēt to darba vietu īsto. Ko var iemācīties no ārpus studiju aktivitātēm un kādas ir priekšrocības tiem, kas darbojas papildus? Strādājot jebkur, tas ir nenormāli liels ieguldījums pašam sevī. Un tas pavēr ļoti plašu, tā teikt, lauku, kuru mēs varam atklāt arī vēlāk. Tādēļ es domāju, piemēram, tieši šeit strādājot Junior Media tīma,
Es ne tikai esmu ieguvis pieredzi strādāt ar jauniešiem, un es spēju labāk komunicēt un organizēt laiku, gan savu, gan jauniešu, bet es esmu ieguvis arī daudz ko, ļoti daudz dažādas citas zināšanas, kuras varbūt nespēju tā aprakstīt, bet es zinu, ka nākotnē man viņas tā kā izkristalizēsies. Ja runā, teiksim, par tādām braukšanām uz ārvalstīm un, teiksim, studēšanām vai dzīvošanām ārpus valsts, tad tas noteikti ir arī spēja pielāgoties. Tas, ko viņi attīsta, arī tas, ko arī mēs pēc tam redzam arī intervijā. Teiksim, cilvēks atnāk ar tevi runāt, un tu jūti, ka šim cilvēkam ir iekšā, ka viņš var pielāgoties, viņš spēja atrisināt situāciju, kad viņš nezina, ko darīt. Kā jau IT uzņēmumos ļoti daudz ir spēja pielāgoties dažādiem projektiem, jāstrādā, spēja mainīt komandas ik pēc mēneša vai iemācīties jaunu programmēšanas valodu uz sitienu. Protams, tādas lietas ir, tu to jūti sarunā ar cilvēku, kad viņš ir spējīgs uz kaut ko tādu. It īpaši, ja viņam ir bijušas kaut kādas ārpus skolas intereses, kaut kāda odziņa sevī, ko tu redzi, ka viņš ir attīstījis. Darbošanās kolektīvā pirmām kārtām, man liekas, prasme vadīt procesus, piedalīties, būt aktīvam, plānot savu dzīvi, saprast citus cilvēkus, iepazīties ar citiem cilvēkiem un varbūt iepazīties ar cilvēkiem, kas nav tieši tava gadagājuma, bet varbūt satikties ar cilvēkiem, kas ir no citiem sabiedrības slāņiem vai arī no citām kaut kādām sabiedrības grupām, ar ko tur būtu ikdienā nesatiecies. Tu iemācies kaut kādā ziņā plānot savu laiku, sadarboties ar citiem cilvēkiem, runāt ar viņiem, būt konkrētā laikā, konkrētā vietā. Tur ir ļoti daudz tādas foršas prakses, kuras pēc tam var izmantot savā karjerā un savā pieredzē. Esot brīvprātīgajam, tev ir jākomunicē ļoti daudz cilvēkiem, tev ir jāmāk pieiet pie sveša cilvēka, uzspiest telefonā svešu numuru, piezvanīt un sarunāt viņu kā, piemēram, pasākumu viesi. Tur ir jāpārkāpj tai pirmajai barjerai, bet vienmēr ir tā, ka pēc pirmā zvana vai pēc pirmās sarunas cilvēks atraisās un viņam vairs nav šādu grūtību. Tev ir jāsaprot, kā plānot savu laiku, lai gan laiks paliek gan mācībām, gan iespējams arī jaunieši vēl kaut kur strādā, un vēl, ja tev ir jauna biznesa ideja, par ko tu domā, prasme sadarboties vienam ar otru, jo mēs katrs esam savādāks, un tomēr ir jāspēj sadarboties komandā. Prasmju ir diezgan daudziem, bet šī labā attieksme pret darbu, cieņa pret darbu, pret cilvēkiem, pret savu un citu laiku, tas ir bieži vien retums, un to tiešām pamana. Kur un kā meklēt idejas? Padomu jauniešiem, kas domā iesaistīties ārpus studiju aktivitātēs. Ja tu sāc interesēties par brīvprātīgo darbu vai par dažādām organizācijām, tad tev noteikti Facebooks ar vien vairāk atgādinās, ka tādas ir. Līdz ar to tāds piedāvājums varētu likties daudz, bet es ieteiktu noteikti parunāt ar cilvēkiem sev apkārt, jo varbūt viņi zina kaut ko tādu, ko tu nezini, varbūt viņi tev var kaut ko ieteikt. Un, ja tas ir brīvprātīgais darbs, tad atrast vismaz vienu organizāciju, kas to dara, un parunāt ar viņiem. Vai nu tas ir virtuāli ēpastus uzrakstot, vai piezvanot, vai aizejot ciemos, jo viņi vislabāk spēs izstāstīt, kas tas ir, ar ko tev ir jārēķinās, plusi, mīnusi un kā tas būs. Man ļoti liels palīgs bija Nordea biznesa skola. Tas bija tiešām tāds ļoti interesants rīks, jo tur nāca cilvēki no reāliem uzņēmumiem un stāstīja par savu pieredzi, pozitīvu, negatīvu, par to, ko vajadzētu ņemt vērā, un arī nāca tādas lietas kā mentoru klubi. Un tajā brīdī arī tu saproti, ka tās iespējas ir ļoti daudzas, teiksim, tajā biznesa vidē, un kad ir ļoti daudz tie posmi, caur kuriem tu vari iet, un ļoti daudz lietas, kuras tu vari apgūt tajā procesā. Inkubators ir top vieta, vismaz tur ir tik daudz jauniešu, es domāju, tā ir vienkārši fantastiska vieta, kur cilvēkiem būt, jo katrs aiziet ar to savu ideju, un viņš var viņu izmēģināt. Jo inkubatorā parasti ir tas pirms inkubācijas periods, kad jaunieši var saprast, vai tas vispār viņiem ir derīgs, vai viņiem ir laiks, vai viņiem ir vēlme tam nodoties. Es maz nezināju, es pieteicos, pirmais bija atspērienā, tad es tikai uzzināju par biznesa inkubatoru, pieteicos inkubatoram, un tālāk es uzzināju par Nordea skolu. Man liekas, ka jo vairāk tu esi tajā vidē, jo vairāk ir tie kontakti, ir tie cilvēki, ir tā tīklošanās, un kāds pasaka, vai ir padzirdējis, ka tu sāc kaut ko jaunu, un tad draugi vai paziņas, viņi saka, vai tu dzirdēji par to, vai tu dzirdēji par to. Es pieteicos un arī piedalījos nometnē, šogad Young Media Sharks nometnē.
Un tas vienkārši tā lēnām aiziet, un ja tu iesaisties kaut kur, tev ļoti ātri atverās ļoti daudz dažādas iespējas. Tādēļ es uzskatu, ka visiem jauniešiem, tīpaši vidusskolas vecumā, un arī agrāk, un arī vēlāk, jebkurā laikā, vajadzētu censties brīvajā laikā atrast dažādas organizācijas, lekcijas, projektus, pasākumus, jebko iespējamo, kas tieši tā varbūt nevis parāda, ko tu vēlies darīt, bet vismaz sašaurina to loku, lai tu saprotu, ko tu nevēlies darīt nākotnē. Un tad uzreiz ir daudz vieglāk pieņemt lēmumu. Paskaties, ko dara cilvēki apkārt, un droši vien tā sabiedrība, kurā tu apgrozies, ir tā arī, kas tev visvairāk varēs tās idejas pamest, no kurienes tu varētu, uz kurien tu varētu doties, ko tu varētu jaunu dabūt. Es zinu, ka ir augstskolas, kuras piedāvā starpvalstu projektus, kuros jaunieši var piedalīties. Ir dažādas jauniešu organizācijas, kuras var izmantot arī ļoti svarīgi. Vēl jau vairāk tās ir starp augstskolām, kas ir ārzemēs, tad arī šīs angļu valodas prasmes, starp kultūru, komunikācijas prasmes, kas ir ļoti svarīgi. Tā kā es domāju, ka pirmkārt vajag skatīties uz savu augstskolu, un tad, protams, jauniešu vidi, sociālie tīkli, tur jau, es domāju, ka tās iespējas ir daudz un dažādas. Un arī, protams, ka visi pagaidu darbs, kas ir vasarā iespējams, tas tikai par labu. Darba devēji ļoti novērtē, ja jaunietim ir šī pieredze. Kad man vajadzēja prakses vietas, pat nemeklēju informāciju. Es vienkārši zināju, kur es gribu iet. Es gribēju iet uz rādio, un es vienkārši piezvanīju, saņēmu dušu un piezvanīju. Un tad viņi teica, lai es atsūtu vēstuli, kaut kādu motivācijas, kāpēc man vajag to prakses vietu. Un viss kaut kā tā aizritēja. Un tur bija tieši kaut kāda, laikam, tur vasaras periods nāca, kad cilvēki gāja atvaļinājumos, viņiem tieši noderīgs bija vēl viens darba rokas, kas kaut ko tur birojā var pieskatīt un palīdzēt. Un līdz to kaut kā sanāca ļoti veiksmīgi man pašai. Un vispār man liekas, ka Latvija ir ļoti pateicīga tādā ziņā kā zeme, ka te ir tik maz tā konkurences, ir tik maza cilvēkiem. Es biju nesen Ķīnā, un tur ir tik nenormāla konkurence. Tur tieši tādā ziņā jānovērtē šīs iespējas, ko Latvija sniedz, ka te nav tā kā 100 vestarčiem, kurš viņš ir viens, un es esmu viena. Un nav vēl 100 tieši tādas pašas meitenes aiz manis, bet, ka tu spēji būt tā kā individuāli, tu spēji sasniegt ļoti daudz, un tās iespējas, ko tev, jebkurā, Amerikā kļūt par kaut kādu izcilu advokātu ir tik grūti, bet šeit tas ir tik vienkārši. Vienkārši tev ļoti daudz jāmācās, un tā konkurence nav 100 000 advokāts, te ir, 1000. Visur prasa darba pieredzi, bet kā es darba pieredzi iegūšu, ja man nekur nepaņems, jo man jau nav darba pieredzes. Pārbaudīts. Iegūt pieredzi un galvenais attīstīt darba tirgū nepieciešamās prasmes var daudzās aktivitātēs. Atliek tikai izvēlēties, kas tev patīk. Interešu pulciņi, jauniešu organizācijas un apvienības, skolēnu un studentu pašpārvaldes, brīvprātīgais darbs Latvijā un ārpus Latvijas, mobilitāte un jauniešu apmaiņas programmas. Uzņēmējdarbības prasmes var attīstīt skolēnu mācību uzņēmumos, biznesa inkubatoros, radošajās laboratorijās. Ir pieejami projekti, kursi, apmācības un vieslekcijas, kā arī jauniešu darbs, prakse un stipendijas. Novēlu būt atvērtiem, jaunajam un vienmēr tiekties pēc pārmaiņām sevī pašām. Jo tikai es pats jau varu mainīt to pasauli, sākot ar sevi, vai ne? Meklēt un atrast to lietu, kas liek actiņās iedegties uguntiņai, un neatkarīgi no tā, ko kāds cits saka, turēties pie viņas un īstenot viņu. Galvenais, ko es uzsveru, ir izbaudiet šo pieredzi, bet brauciet arī mājās, jo pēc tam, sasmaļoties šo pieredzi, manuprāt, tava valsts un tava dzimtene ir tā vieta, kur tu vislabāk šīs idejas un sevi pēc tam var realizēt. Tāds, kāds tu esi. Novēlu nebaidīties parādīt savu talantu citiem, jo no pieredzes bieži vien tie jaunieši, kas par sevi visvairāk nepārliecināti un uzskata, ka viņiem nekas nesanāk, ir tie apslēptākie talanti. Nebaidīties un sākt, jo man liekas, ka mums katrā iekšā ir kaut kas, ko mēs varam izdarīt. Un tas mans princips dzīvē, pēc kā es dzīvoju, kad es varu visu, ko esmu iedomājusies. Tas ir tikai laika jautājums, un tas ir tikai gribas jautājums, bet, manuprāt, ja es gribu, tad es varu daudz. Jā, lai jūs arī varat daudz.